Namastē! Šodienas tēma ir pokaiņi. Es domāju, ka Latvijā lielākā daļa zina par šo vietu pie Dobeles un ir bijuši un ir apmeklējuši. Ko mēs zinām par pokaiņiem? Protams, mēs zinām par pokaiņiem no Ivara Vika stāstījumiem, no grāmatām. Pokaiņos laikam, tagad es nezinu, ja, tagad, neesmu bijusi, pirms gadiem 10, tur notika ekskursijas, kur cilvēki bija lasījuši Ivara Vika grāmatas un vadāja pa pokaiņiem, stāstīja par viņiem, cik es atceros daudzas dziednieku, tur dažādas skolas un brauca tur lasīt tās visas enerģijas un viņiem piedēvēta arī seno baltu kulta vieta. Tā kā par pokaiņiem mums ir ļoti daudz stāstījumu. Pat arī esmu bijis pokaiņos, man ir arī savs. Tas ir laikam vairāk, kādi laikam 10 vairāk gadi atpakaļ, kad tikai sāku lasīt enerģijas, un tad es atceros, sēdēju zikurātā un nakts vidū rakstīju, ko es vēlos, kas ir mans spēks, un toreiz es uzrakstīju, ka nolasīt enerģiju, kā nosīt cilvēkā baltu lapu. Un toreiz tā domāju, kur tādas domas, kā var tik smalki visu nolasīt, un redz, nepagāja pāris gadi, kad es arī lasu enerģiju, tā kā tas tāds. Un tātad, ko es varu pastāstīt par pokaiņiem, kā teicu, visu cieņu tiem cilvēkiem, kas viņu ir izzinājuši. Tas ir Ivars Viks, es paskatījos internetā, kas ir rakstīts Ričards Grikškjāns, Ināra Kaija, Anita Bisaniece. Ir rakstījuši rakstus, Ivars Vikam ir sarakstīta grāmata ar viņu versijām un visu cieņu tam, un kā viņi redzēja, kā viņi sajuta. Un tā tad es jums padalīšos ar to, kā es šobrīd nolasu pokaiņus, kā teicu. Tas ir mans ļoti subjektīvs redzējums, mana sajūta. Un tā tad, kā teicu, viņa ļoti neviennozīmīga vieta, un jūs sapratīsiet, kāpēc. Tātad, kad es sāku lasīt lauku, vispār savienojos ar pokaiņiem un ar to enerģiju, es atcerējos iepriekšējā video par kalvis, kas arī bija akmeņu krāvumi jau, ja, tikai savādākā izvietojumā, kuru akmens ļoti attīrīja to vietu, un viņi ir pilnīgi savādākā enerģijas līmenī, kā var teikt, nekā pokaiņi. Pokaiņo šādu akmeņu, šāda funkcija, kā kalvēs, nav. Akmeņi neattīra, kas tur ir, jā, tā ir pilnīgi savādāka struktūra, var teikt, savādāka, sauksim to kā formula, pilnīgi cita sastāvdaļas formulējums ir pokaiņiem. Un tā tad 10-15 gadu atpakaļ pokaiņiem nomainījās. Nevarētu teikt, ka tā ir kūrētāja sistēma. Gluži nav, bet tas vairāk varbūt jums liksies ar fantastisku. Tā tad bija būtnes, ļoti spēcīgas būtnes, kas dzīvojās pokaiņos, un 10-15 gadus atpakaļ viņas pokaiņus pameta. Kas bija šīs būtnes? Tātad, ja man jānoraksturo tā enerģija, kāda ir tur, tad, mēs varētu tā teikt ar tādu, kā mēs latviešu mitoloģijā runājam par dieviņu, ar skaistu baltu garu vārdu, tas viedums, tas, šeit ir tā kā sajūtās, jā? Sajūtās šī enerģija, kā viedums, zināšana,
pietāte, izzināšana, bet šeit nav tikai, tanī laikā tā bija ne tikai tāda kā šo tādu dievību, priesteru enerģija, tā arī bija zinātnieki, tur bija tāda zinātnieku enerģija, ārstu, dzīvnieku enerģija, ja, kas tā kā varētu teikt, ka tā bija tāda visnotaļ ļoti spēcīga komanda, kas, kā lai saka jums, ievāc informāciju, palīdzēja, bet viņam bija tā kā tāds punkts, kas no kura tika, kā lai saka, pārvaldītas kaut kādas lietas, kas notika Latvijā. Un tanī laikā tā enerģija, kas bija pokaiņos, viņa bija pilnīgi, es nevaru teikt, viņa bija savādāka, daudz citādāka. Šeit ir laikam varētu tādu, ja mēs runājam tumsa un gaisma, tad tas vairāk bija tādas gaismas enerģija, tas ir kā cilvēki, ja, kā cilvēks ikdienā to translē gaismas, mīlestības, pieņemšanas, kā es saku, pietātes, viss. Tas bija, kā lai saka, tādā miglā tie pokaļi bija ietīti. Un tad arī tur radās tās, es domāju, arī no tā, Ivars Vikse rakstīja savu grāmatu par to, ko viņš sajuta un ko viņš, ko viņš noteikti nolasīja laukā vai kādu informāciju viņš saņēma. Un kas notiek tā tad 10-15 gadu, tas ir posms apmēram, es jums nepateikšu konkrēti gadu un dienu, jā, kad šīs būtnes pokaiņus pamet un tur paliek būtnes, kā lai saka, aiziet elite, ja, kam ir ļoti konkrēts bija, ko viņi darīja, ko viņi kontrolēja, kur viņiem bija tā kā kontrols sistēma, ko viņi kontrolēja, lai nekas neaiziet greizi. Un viņi aiziet prom, viņi tā kā ir savu darbu izdarījuši, un tās gaismu būtņu viņi pamet pokaiņus, un tanī vietā rodās jau kaut kas pilnīgi jauns, kas ir šobrīd, es viņu saukšu par tehnomānu būtnēm, kur, ja tās, kas bija līdz tam, tās bija būtnes, augstākās būtnes īstenībā, jā, ar sirds čakru, kas funkcionē tikai vienīgi viņiem, vispār nav savādāk. Ja, tas, ja mēs runājam arī par Dievmāti Mariju, par visiem šiem garīgiem skolotājiem, par tas ir līdzīgi pielīdzināt šīs būtnes kā garīgajiem skolotājiem pēc frekvencēm, kas tanī laikā bija, tanī laikā var teikt dzīvoja pokaiņos. Kad viņi pameta 10-15 gadus atpakaļ, tad ienāk jaunas būtnes, tās ir tehnomānās būtnes jau ar viņiem ir pilnīgi savi mērķi, uzdevumi šeit, un jau ļoti savādāka enerģija, un sanāk, ka tagad pokaiņi ir platforma, kur ir ne tikai šo šī tehnomāņu, es viņus tā saucu, ja, būtnes, bet arī ir daudz vēl dažādākas būtnītes ar mīnusu un plusu. Plusu tāds, viņš arī, tas ir, no dualitātes mēs izējam, ja, kas ir daudz savādākām enerģijām. Šobrīd enerģijas ir ļoti jaudīgas un ļoti spēcīgas, bet, kā teicu, viņas ir daudz savādākas nekā bija pirms tam. Pokaiņos ļoti jūtama ir magu enerģija, tāda, kā lai saka, dziednieku enerģija, kas dziednieks pēc būtības, tāds, kā es viņu saucu, lielie dziednieki, jā, viņiem ir abi
Viņiem ir gan tumsa, gan gaisma, jo ļoti kaut kādas ļoti nopietnas lietas dziedina tikai izējot caur tumsu. Un tad es viņus tā kā varētu nosaukt, ka tie melnie magi, un šī melnā maga enerģija pokaiņos ir viņa ir ļoti stabila. Bet un tāda, arī, ko tautā runā raganu enerģija, jā, tad tā raganu enerģija, mēs varam, maks viņš vienalga īstenībā, jā, raganis vai kā teikt, jā, šī enerģija gan sievišķā un vīrišķā pokaiņos ļoti spēcīga. Un šeit ir tāds aspekts, jā, kad, saprotiet, pat tā sajūta, kas ir pokaiņos, tur neiet vairs par kaut kādu spēlēšanos, tur neiet, es te tagad būšu raganiņa, es atbraukšu, un tagad uztaisīšim te rituāliņus. Tas viss ir ļoti, kā lai saka, tur nav vairs spēle, tur nav spēļu noteikumi, tur viss tā enerģija ir pa īsto. Un ja kāds tur, tā kā aizbrauc un tagad, tā paspēlēsies ar šīm enerģijām, tad viņam var, kā lai saka, es negribu biedēt un nebūt, es jums nolasu to, ko Lauks stāsta pats, viņš pats varās un stāsta, jā, kad uz pokaiņiem ir jābrauc ļoti nopietni, un ja tu esi maks, vai ragana, jā, te nav, kā lai saka, šeit nav nepareizuma, ja jums jāapšot, šeit nav kaut kāda tur tumsas un gaismas kari, nē, tas melnais mags tā ir tāda iekšējā ļoti stipra vertikāle, ka cilvēks ir ļoti labi apzinājies, kas viņš ir, ko viņš var izdarīt, ja, tas ir kā lielu vīru sapulce, par kur mēs runājam par nopietnām lietām, tāda enerģija ir pokaiņos. Pokaiņos tur tāda, kaut kāda viltības un, kā es saku, spēlīts, mēs te atnācām, tur pataisīsim rituāliņus, tur kaut ko. Ar ko tas var beigties cilvēkam ar to, ka viņš var zaudēt savu enerģiju, viņš vienkārši var būt ļoti lielu laiku pēc tam tādā izsīkumā, ja viņš neapzinās tā kā līdz galam enerģijas spēku, un tā vēl ir tāda vieta, ja, tie cilvēki, kas, piemēram, iet kaut kādās praksēs vai klausās channelingus, tad vienai tādai ļoti lielai channelingas tur daļai, viņi iesāk ar tādu, kad es, tā kā lūdzu visus, kas ir destruktīvs, atņem, iziet no mana lauka un ar mani šajā laikā nesadarboties, jā. Tad šai vietā tas ir pilnīgi lieki, jo tas, kas pārvalda šobrīd pokaiņus, viņi ir daudz augstāki, daudz spējīgāki, kā es teicu, tur nav kaut kāda brīva griba, tur noteikti pēc saviem noteikumiem, jo tā tas ir, jā, un tāpēc, kāpēc viņi neviennozīmīga lieta ir cilvēki, kam ir šis melnais mags, teiksim, jā, kods, viņi brauc un viņi tā kā var atjaunoties šī enerģijās, jo tās ir enerģijas, kas dziedina, kas ļoti daudz laba dara cilvēkiem, bet ne visi šīs enerģijas var izturēt, ne visiem viņas ir saprotamas, un tas ir no manas pieredzes, kad es biju, man liekas, kaut kādi pat tanī laikā, tie kādi arī 15 gadi atpakaļ, es braucu, un man tā kā bija daži cilvēki līdzi, un viens bija no Pēterburgas, viņš sevi sauca par pilsētas šāmani. Un ļoti nopietns vīrs, bet viņš, tā, kā saka, spēlējās ar šīm visām lietām, un kas viņam pokaiņos notika, kā lai saka, cilvēcīgi, viņam bišķi aizgāja kaut kas aizgāja pa pieskari, viņš pa pokaiņiem skrēja, lēkāja, bļāva, tādas pilnīgi dzīvnieciskas skaņas, jā, viņš nevarēja sevi nokontrolēt pilnībā. Jā, un pēc tam
kad jau izgājām no pokaņiem, tad viņš tā kā atnāca, viņš bija pilnīgi šokā, viņš bija bez, kā lai saka, bez dzīvības. Viņu tur riktīgi izpurināja. Tā, nu, izpurināja kādā ziņā, jau tanī laikā izpurināja par to, ka parādīja, ka enerģija nav tā kā tā nav spēlīta, ja, un tiešām es toreiz biju pat tādā šokā, ka cilvēks visnotaļ pieaudz vīrietis un viņam kaut kas aizgāja pa pieskari tanī ceļojumā, kā lai teikt, par pokaiņiem. Tā kā tiem cilvēkiem, kam ir šis iekšējā maģijas, tas tumsas aspekts, jā, tad tā vieta viņiem ir, viņi var braukt, uzlādēties, pastaigāt, bet cilvēki, kas ir ļoti jūtīgi, kas ir, tā kā vairāk tādas gaismas būtnes, tad tā enerģija var būt tā kā, par smagu visdrīzāk, var nelikties tik labi. Tā ir arī tāda vieta, kas, ja mēs runājām par galvi, ka tā ir, tu atnāc pēc tam tīrs, jā, tur, vai par, laikam bija pirmais video par akmeņiem, kur es teicu, ejiet mājās un tīrieties ar sāli. Tad šī arī ir vieta tāda, kur ieteiktu, ja ejiet, tad vienkārši pēc tam ir vai nu jātīra savs enerģētiskais lauks, vai ar vīrakām, vai ar sāli, jo tur ir ļoti aktīvi dabas gari, tur ir, tāda visādi rūķi, var teikt, arī ir aktīvi, kas ir tuvi tai enerģijai, kāda šobrīd dominē pokaiņos. Un tas viss, kas notiek pokaiņos, ir pilnīgi saprotami, tur nav jāsatraucās, jo tur ir konkrēts process, un šobrīd to spēku pārvaldībā arī notiek tā kā, attiecīgi notiek tās lietas pokaiņos, kas notiek. Tā kā pokaiņi ļoti interesanti, ja es vēl skatījos un domāju, kā var to kaut kādu tās, to būtņu klātbūtni, tad, es neatradu to būtņu klātbūtni šinī brīdī, arī to, ko es tikos un kur es gāju tanī laikā, un ar ko es tikos pokaiņos jau šīs būtnes tā kā nav. Viņas ir aizgājuši prom, ir jaunas būtnes, tā kā tiem cilvēkiem, kas ir enerģiju kaifotāji, kā saka, ja, kas iet un kam ir, viņi izzina sevi, viņi izzina, kā enerģija var būt, kā vietās enerģija. Tad pokaiņi, protams, ir ļoti labs materiāls, jo enerģiju klāsts tur ir ļoti daudz, ļoti dažāds, bet, kā teicu, te neiet runa par dievišķām enerģijām, te ir tādām jau, es pat nemācēšu pateikt, tādām maģijas enerģijām, maģijām, jo tas ir ļoti liela iekšējā griba tiem, kas ir, jā, tas ir pārvaldīšana, un tādas spēles netiek. Tur nav, viņas nav cieņā, jā. Ja jūs iemaldoties pokaiņos, ejiet, vienkārši brauciet pokaiņa labākā vieta, piemēram, tuvākā, kur jūs brauciet, tur tāpat ir tās takas uztaisīts, jā, jūs ejiet, tā kā jūs ejiet, bet jūs neslēdzieties laukā klāt, jā, jūs ejiet, vienkārši varat nolikt nodomām, jūs ejiet pastaigāt pa mežu, un tad, neslēdziet tās maņas, ko katrs tur jutīs vai kādu, jā, bet vienkārši ejiet staigājot, tad jūs varat tā kā vieglāk iziet, ja, pastaigāties, bet man liekas, ka ir daudz labākas vietas Dobelē, kur staigāt, kur var to iekšējo tādu daudz, tur blakus ezers, kas ir arī ļoti fantastisks, kur var arī tāda ļoti interesanta spēka vieta, varētu teikt, kur var ieklausīties savā klusumā, tā kā pokaiņi ir jaudīga vieta, pokaiņi mīl cilvēks un pārbauda ar šo, maģijas pieskārienu ļoti,
Nejokojiet pokaiņos, nesmējieties, ka jūs esiet gudrāki, varenāki. Tur tā sajūta, tur nemīl šīs spēles, tur ir viss pa īsto šeit un tagad. Protams, ja jums ir kaut kādi kontrakti jau noslēgti, nākot uz zemes, kur jūs kaut kas jums ir tur jāizdzīvo, vai nu jānobaidās, vai nu kaut kādas bailes, tad jūs arī, protams, to pokaiņos saņemsiet, varbūt jums velk uz pokaiņiem, un tas ir tieši tāpēc, lai jūs tur sevi atklātu kaut ko varbūt maģisku, no ko jūs negribiet sevi redzēt, un jūs uzskatīsiet tikai gaismu, un ja ir tā vilkme uz pokaiņiem, tad tas ir visdrīzāk, kad jums gribo tā kā jums aktivizē šo spēka kanālu, tā ir savādāka enerģija, daudz citāda, un tātad tam jābūt tā ir tāda vieta ar ļoti lielu pietāti pret tiem, kas tur šobrīd pokaiņos tā kā pārvalda, kas tur ir, kas kontrolē, tāda ļoti, ļoti nopietna vieta, bet tas, kad es arī esmu lasījusi Ivara Vika grāmatas, šobrīd tā ir, tā varētu teikt, tas bija tanīs laikos, un tas ir jau kā tāds vēsturisks stāsts, kas šobrīd ir savādāks. Bet es, protams, priecāšos, ja jūs padalīsieties ar savām pieredzēm, kā jūs šobrīd jūtat pokaiņus, kā jūs viņus sajūtiet. Jo ir vēl tāda, kad aizejot ir tāds kā, kupols viņiem, tad tie, kas aizgāja gaismas, zinātnieki, mediķi, priesteri, ka viņi tā kā, aizejot uzlikt tādu savu veidu kupolu. Nezinu, kāpēc, bet tur ir tāds kupols, un tagad tur ir jau citas lietas. Tā kā priecāšos, kad pastāstīsiet, padalīsieties, kā jūs šobrīd jūtat tās enerģijas un kādas jums ir sajūtas un stāsts par pokaiņiem. Pateicos jums. Namaste.